Kā tu tagad jūties? Jā, šodien vispār tāda interesanta diena. Es nepateicu, šodien tāds piedzīvojums, bagāts piedzīvojums. Kur tu pamodies? Ko tu saki? Kur tu pamodies? Kur es pamodos? Jā. Par tumssistabas vai par pirti tagad tu runā? Kur tu pamodies šorīt no rīta? Tumssistabā. Jā, man tas jautājums bija īstenībā, kā tavs ķermenis teica, čelies, tagad ir rīts un atver acis, ko tu mānies, es eju gulēt vai ko? Jā, tā, interesanti. Bet pirms jau es pieņēmu šo lēmumu, ka es braukšu, es jau sev ar sevi pastrādāju, es teicu, būs tumsas istaba, mēs redzējām video, nekas tur nav nedrošs, jā, tas ir tas pats, ka nakts ir. Un tā psiholoģiski jau tā kā bija noskaņojis tāds, bet izbaudi, izdomā, ko teiks manas smadzenes. Un visvieglāk bija interesanti tas, ka nevis ar vaļiem acīm tumsā iet meklēt tās vietas, bet ar aizvērtām acīm es redzu. Ir savādāk, jā? Tumsā ar aizvērtām acīm es redzu, un es redzu gaisu. Tu kontūrs arī redzēt, stūrus vai ko? Nē, tā nē. Man te bija gaišs, jā, te gaišs vietas. Jā, tu dabūt telpu redzēt. Tā kā acīs ir tas uz abām pusēm tāds gaismiņas, tais zīlīties vai kā, tā kā kaut kur es esmu redzējis tāds. Un es vēl tā piespiešu tas savus astiņas. Vai, bet tas bija smieklīgi, Kas bija pirmajā brīdī? Tas bija tā interesanti, smieklīgi. Ka tā vajadzība aiziet līdz toaletei un ir tumšs. Un es, labi, ka ir tas tīkls, ka tā ir tā zīme, ka tad ir durvis. Un tad vēl līkloči jāaiziet un jāatrod. Un atceros, ka tu teici, ir radiators. Stūri, jā. Jā, tad es tā lieku kāju, skatos, aiz radiatora bija vēl viena kastīte pie sienas. Man vienkārši, un tad ir īstā vietiņa, kur aiziet, jā. Tā ir, jā. Un tad arī jāliek tur visu vienā tā grīda, un vienā vietā tā kā jākāp. Maz drusiņ, bet tomēr tu tā... Pēc koridoru tur uz to, ka iet ir, jā. Jā. Oi. Un, jā. Cik ilgi gāja uz toaleti? Cik ilgi pavadīja to, kāds tas ir tas gājiens? Izklausījās, ka tu stāsti, kādu stundu, kamēr gar to radiātoru pagāja, tur 15 minūtes vismaz. Un tad, ja tas tenders uz abām pusēm, te ir durvis. Jā, tur štuko kurējās, jā. Jā. Bet es gāju taisi. Visas sienas tā samīļotas, tā drošība. Patika silti tepiķi, patīkam pēdām, jā, tā silta telpa, silta patīkam, jā. Es nebiju viena šeit, tajā telpā. Kā tas ir? Tas, kad tie radiatori tā kā ieslēdzās iekšā, un tad tur paraudzīt, cik viņi silti tur ir, tad bija pa silti slēdz ārā. Bet tad kaut kādas skaņas vēl, te daudz dzīvo. Es neesmu viena. Tā drošība arī tavs vārds, kad saka, šī ir tumsistaba, šī nav klusuma istaba, jā? Jā, tieši tā. Un tas man tā patikās, jā, un tāds noskaņojums, tāds viedums, kad atnāk, pasaka šeit, viss priekš tevis ir. Un tā pirmā pieredze bija tāds, ka tā, es esmu pieredzis citiem palīdzēt to, bet kā tagad es pati to procesu izvēlu. Ja? Vai kā bija vakar, tagad sākt to pieņemt? Jo man bija uzdevums arī, es domāju, tad, kad es sajūtu par to tēmu, kādu mēs šodien ņemām, tad bija tāds, un kā es to izdarīšu? Un tad es arī mainīju tā skatījumu pret to, kas pie maniem brauca. Mēģināju tik un tā, pat viņi man taču tas nav jādara, taču ir bamau, un uzreiz, zin tā, spēle ieslēdzās galvā. Kā tev prāts? Man patīkās tas, ka es ar to domu, ka es nebraucu pie sava dēla vārtiņa. Jau, jā? Jā, es jau to sen ar mūsu sarunām esmu sapratusi, ka profesionāls viedums. Un es braucu pie profesionāļa, iegūt pieredzi,
Protams, salīdzināt, jā. No jau mēs varam Jo tāpēc, ka es daru kaut ko līdzīgu. Jā, tu pastāst vairāk, kas ir tas, ko tu dari. Pirts lietas jau es arī darīju. Pirts lietas arī darīju. Jā, bet... Kurus tā tieši, kas tas bija, ko tu darīji? Tā kā tu to dari. Tu arī pirtī šitā varēja pērt cilvēkus? Jā, psiholoģijas viss tas arī tādā ziņā. Tu masē. Es vēl arī masēju, jā, es arī masēju vēl reizē. Gan garīgi, gan emocionāli, jā. Tagad bet kopā. Tādas, tik daudz slotiņas, tik daudz procedūras, kādas, tik dziļas ietīšanās, viss, kas laukā dabiski sazinājas. Tur cepurinos, tur es redzu, tavu certifikāti ir novērtējums. Ko tā jūs dzirdat? Novērtējumi ir, jā, tur ir novērtējums, un tur, ja māma to saka, nevis tāpēc, ka tu esi dēls, bet tāpēc, ka to es zinu, ko tas dod. Pagaidi, man jāatdzīst visu šārā, es nezināju, bet man māma. Tu tā jau nevar noslēpt. Tas jau nav kauns, tas jau tikai gods. Kāpēc kauns? Kad atzīst un saprot, kas tas ir. Tad, kad atklāja kārtas, tad jau, ko tevim runās vairāk. Droši. Jā, super. Atgriežamies pie Tums. Tu kad aizmigi apzinājies? Vai nebija tā, ka tev līdz pēdējiem kaut kā negāja gulēt, jo nebija jāiet gulēt? Vai kā? Tu biji nogurusi? Tas vakars ļoti labi. Es izvēlējos vakaru, kad no vakara iet iekšā, tā kā es eju vienkārši gulēt tumsā. Jā. Un tas man tā patika, pateicība arī šī vietai procesam. Šeit esmu, tad 4:30 pamodos. Kā tu zini? Tā apzinām pamodos. Es tā mūžos, tā man modina. 4:05, jā? Jā, tas ir tas laiks, kad mani pamodina. Tas ļoti interesanti. Tad bija arī līdz toaletei. Un vēl ar ūdeni pakausi, acis nomazgājis izlietnē. Nāku atpakaļ, es paņemu tīklā. Guļus neprasījās, sēdus. Šūpuļtīklā, jā? Jā, šūpuļtīklā. Un tad es tā šūpojos, man bija sēga. Un tad atnāca risinājumu, 3 varianti manām situācijām. Atnāca risinājumu, kas man pirms braukšanas radās. Jā, atnāca risinājumu, jā. Un tad, kad tu tajā mierā, tajā apziņā, tev atnāk vairāk 3 varianti. Un es atceros mājās, kad es biju un kad atnāca tāda situācija. Un tad tajās emocijās es tik redzēju vienu situāciju, vai, balts vai melns, ko man darīt, vai man domāt par sevi, kā man labāk. Un tagad iznāca tā, ka man ir labi, tam otram cilvēkam, tam trešam cilvēkam labi. Tā man vēl. Jā, tas pirmais cilvēks tam piekrītīs visiem variantiem. Tas ir kaut kas fenomens, ka tu esi tajā mierā un klusumā. Vai tiešām vajag šo tumsu bez telefona, bez interneta, bez apkārtējās? Un šito visu saprast. Bet tas bija vērtīgs piedzīvojums, tāda pieredze. Un tad es arī par saviem padomāju par katru. Samīļoju, es jūtu mīlestību, tā izēgāju cauri zemā, kā es pati jūtīšos, kas notiksies. Bet tas jau ir šorīt jau, jā? Jā. Tā nakts bija brīnišķīga vispār, tāda ļoti silta, maiga, tāda relaks atpūta tāda. Pats sev atceries iemiegam? Es ātri aizmiegu, es tā ļoti viegli un man nav. Nebija nekādas izmaiņas, pārmaiņas, neko tur? Ne, tieši pēc tās pamošanās no rītas pusī, un tad bija 6, kaut kad 6:30, es aizgāju atpakaļ, man prasījās atpakaļ gulēt. Un tas vēl vienīs iznāca piecelties, un tad vēl kaut kā, un tad, Tad, kad es pēc tam pamošanās un pēc tam risinājumu atnāca, es izdarīju savus ekstrasaiz, kas saka 100 pietupienas pa kreisi skriežoties pa apli, un tad es aizmaldījos tajā telpā. Es domāju, es lecu tā kā no vietas tepat apkārt. Es aizmaldos, nav man tīkls arī blakā, kur tā robeža ir. Jā, kur tā robeža ir tā. Es domāju tā, es lecu, labi, es tepat esmu. Pa labi jābūt tur, tam gultas vietai. Es tagad eju, es tā smuka izriks, nekur nevar iziet cauri sienas bez pretī. Lieku roku pa priekšu, to statīvu, kur jūs tur, kas tas ir, kur var piekarināties un visādi pavingrot. Es aizgāju uz Es to sauc par sporta stūrīti. Sporta stūrīti, jā.
Un tad es aizmaldījos uz sporta stūrīti, jā. Es aizmaldījos, bet tad es zinu tā. Es pēc tās savas vingrošanas, kā es parasti daru, lai līmu piekustinātu un pagrieztos pa kreisi, to enerģiju nomainītu un procesus. Un es aizmaldījos uz sporta stūrīti. Un tad es zinu, man jāiet pa kreisi. Es eju gar sieniņu, es izēju pie durvīm. Tad es pagriežos, tad ir funkais plauktiņš, un tad ir tīkls. Un tā es atnācu atpakaļ. Es tā vēl pabrīnījos, kā tu griežoties, samaini tās debesis puses ar šejiem. Tā. Pilnībā. Jā, bet tas bija arī tā interesanti. Un tad man gribējās padziedāt, tad man tādas 2 dziesmas atnāca. No. Gribu zināt. Es domāju, Es nezinu, tā pirmā kāda. Pirmā bija Sijāuzas tautu. Dod manam kumeļam. Nesijāšu, neizdošu. Netīk manam prātiņam. Tam sijāšu, tam es došu. Kas tīk manam prātiņam? Vāliņš lūdza, tautietis lūdza. Abi lūdza kamanās. Stundu tā domādam, kam lai sēž kamanās. Vāliņš vedīs īstu ceļa gabaliņu. Tautietis visu mūžu. Un tā ir tāda skaista tautsdziesmiņa, kad man patikās dzirdēt savu balstumu istabā. Wow! Un es tāda lepna tautu meita. Un pēc tam man atnāca tā rozi skaisi. Tautu tēlu gaidīdam, rozi skaisi istabā vai kaut kā. Pirms tas vārdiņš, bet atkal par kaut kādām rozēm, kaut kādām pasākumiem. Nezinu, kas tas viss būs. Romantika. Jā. Super. Tā milzīgi. Vēries vajā. Jā, man vienmēr ir patikusi dziesmas, tautas dziesmas, nezinu kā. Pie 9 garigāla, tur sēd pati mīļā māma. Tu arī dabūji, jā? Nē, šoreiz neprasījāt, bet kaut kā tās dziesmas. Bet latvieši tādas. Jā. Mums pirtsskolā mācījās armīši, jā, dziesmas tāds, viņām ir tā tēma, jā. Es kādreiz staigāju, es dziedu mazā meitenīte, te pa ceļu dziedātu. Tur rodi rollā un tā tālāk. Tas ir tas emocionālais, ka man ļoti patīk izpausties tā forši. Ne, bet Mārtiņa tiešām šī pieredze ir... Tā ir tava? Ko tu tā man, ir mana. Ko tu tas, ko tu esi radījis, ko tu piedāvā cilvēkiem. Nē, es tev saku, tur nav. Es esmu tik daudz turējies tam visam pretī. Es esmu gājis visur citur, nevis te, lai uztaisīšu. Bet tas ir tikai bija man domāts un līdz ar to Bet tu pats teici tagad pēdējo iegūt to došanu caur šo atskaņas. Pašam jāsāk repot droši vien, bet šoreiz runīt par tevi. Bet cik stundas tad es īsti biju? Ko tad tu īsti biji? Cikos tad tu man iegāji? Vakar mēs atbraucām 10, 11, un pat 4 nāca ārā. Es rēķinu 14, 16 stundas. Un es vēl teicu, ka es vēl gribu, un tad es tā ir āķis zobos, un es domāju tā, es tā kā teicu līdz 12, un man gribējās vēl pabūt. Tu teici līdz 12? Jā, un es teicu, un es jau pats tevi sameklēšu, kad es gribēšu iet ārā. Tā, tad vienā brīdī es jūtu, ka tu esi pie manis iekšā ar domām, tur tajā sporta stūrītī, tu tā kā biji, jā? Vismaz kādas 6 reizes pārbaudu, kāds tev tur tas enerģijas līmenis. Šī vēl var, ritīgi tāds, es nemaz 12, netaisījos 2. Tas būtu ātrākais. Ja neatnāk pat, es būtu nācis 2. Es domāju, kā tu man tik ātri aicināji? Jā, cik pulkstenis. Pirmais jautājums tev bija... Es domāju, bet tad jau ir 12. Nē, tev pirmais jautājums, es atveru durvis, cik pulkstenis? Nu jā, es domāju, tā vēl gribējās izbaudīt. Samiļos, atnās, samiegojos, es tur... Cik pulkstenis? Nē, sniegt. Ļoti patīkam tas tā. Jā. Tā vide te vispār apkārt ir dod to visu kopumā. Mēs varam domāt, ko vien gribam paši par sevi, cik stipri, cik kaut ko negribam, bet tā vieta te ir atvedusi pirmām kārtām to, kas te jau darbojās pirms manis, un tad jau arī mani atved, lai es taisītu tālāk. Man gribās. Es pats varos vēl jau... Un caur mani var atvērt kaut ko vaļā, tad...
Jā, pirmais, kad mēs te braucām, ieraugu to liepu aleju, un viņas vēl tādas jaunas, smukas kuplas, es domāju, tā ar kādu simbolu domu, jā, tie stādītāji to darīja. Un tad tās lielā egļu aleja, es biju pārsteigta par to, lielā egļu aleja, tādiem staltiem, stumbriem, un tie zari tā smugi nokarājušies skaisti uz lietu. Es domāju, vai tās ir īstās egles, nav kaut kādas šķirnes, vai mūsu Latvijas egles, vai kas, bet tādas egles un tāda aleja, egļu aleju es nebiju redzējis, liepi, jā, bērzu alejas vēl, jā, ozolu, jā, veco laikos, bet egļu. Bet, tagad man ienāca tā doma prātā, varbūt dēļ tā, ka te bija pilns ar bērniem, un tās egles dod citu aizsardzības līmeni, pakāpi barjeru varbūt. Un tam ceļam te visu laiku ir traktori bijuši, lauku saimniecība. Kas zina, kādu domu stādīt, tad bērns ir stādījis. Un tas koks jau stādīts, ir droši vien 100 gadus atpakaļ. Un tad ir sācies kaut kāds kustības, taču tad jau vajag kaut ko. Un tie cilvēki, kas stādīja, katrā izlaidumā bērni iestādīja no klases iestādīja pa ozolām, un tad tur 18 ozoli ir tāda aleta. Mēs šodien gājām, bet neizgājām cauri. Jā. Tā enerģija šeit ir, un te viņi drīkst braukt izmantot, izīrēt. Droši ar jebko meditācijas, tos retrītus taisam, braucam mežgaļi, mazie mežgaļi. Internetā visu var atrast. Sazvanās un do virs. Šitā telpa arī būs pieejama. Bez manīm, arī bez manīm, tā kā. Šito izbaudīt jebkuram vajag. Jā. Tas ir tā vērts, jo mājās tu arī var uztaisīt tikai aizskars ciet un tā līdzīgi. Tu vari. Jā, bet kaut kā citādāk. Tomēr tam logam cauri, te viss ir padomāts, te ir nianses padomāts. Ka tev te gaida. Jā. Un tā apziņa, ka tas ir priekš manis, ka tu esi veltījis laiku, tu esi veltījis laiku, tu domājies par to, jā, bet tu esi veltījis laiku tam cilvēkam, kas piesakās, tu zini, kas brauks, tu velti to dienu, tu velti visu nākošo dienu, un tas ir process, tad tavs valsts darbs paliek, un to nevar samaksāt par naudu, to novērtējumu, tā ir liela, tā saka, enerģijas apmaiņa, tā ir lielā, ja godīgi, tad tā ir liela enerģijas apmaiņa, ko tu dod un ko es saņēmu. Es pilnīgi tā apraudājos. Tas bija pirtī. Jo es zinu, ko es pat dodu, kā es saņemu enerģijas apmaiņu savu darbu. Kā cilvēki pasakās un vēl atstā. Jā. Tā es redzēju, ka tumsistabā, kas tur izdarīts, kas notiek ar mani pašu un par pirti jau vispār. Tur nav vārdu. Tur nav vārdu. Punktiņš. Jā. Nākošā lapiņa. Jā. Skaisti. Ir tāda sajūta, ka šīs abas daļas ir savienojušās, jā. Es esmu atpakaļ tā kā sevī, kad neesmu atdalīta, un ir tā, ka pat runāt negribas, bet tieši tikai šo procesu baudīt to labsajūtu, to mieru, ka tu esi ārā no tās drūzmas, ka tu neesi tajā ņegā iekšā, tas suitīm tāda, jā. Tā ir tīrībā, tev tur iekšā viss, tur tīrs sakārtots, reku plauktiņš ir salocīts, izgludināts, viss kārtīgs tā. Jā, ar to visu, to psiholoģiski ar tiem jautājumiem un tām atbildēm, un ka tu viņu redz un kas notiek, un tu runā tajā procesā, un ir tā, ka tev negribas ar savu rūku neko netīru vai likt pat iekšā, jā. Tā apzinātība ir atnākusi. Jā, tieši. Lielāka apzinātības, nesaka, nav viņa bijusi, bet ir citādāk, jā. Tādas tīra, transformējušas procesas piedzīvojums. Kaut ko mēs ar pirts laikā mēs atdodam un pieņemam kaut ko jaunu, mēs samainam vietā. To veco saņukāto, neizmazgāto mēs atdodam. Uz tīrītavu ķīmisko. Bet vienalga, ja es tagad, labi, tās 16 stundas, ir cits 1 diena, 2 dienas, bet tu tagad 11 dienas, jā? 11. es nācu ārā. Un cik tas dienas tad ir? 240 kaut kādas 4 stundas, 244 stundas. Un tad, kad es biju tajā tumsistabā,
es domāju, interesanti, kā būtu, ka es būtu vienu dienu, divas diennakts, kas tad būtu, ko es darītu, kas tik tālāk. Un tā interese tad būs vēlme, jā. Pirmais process ir uzzināt, kas notiek pēc reklāmām, pēc klausītiem video, kad citi cilvēki jau ir bijuši. Un man pirmām kārtām jau gribējās man vienmēr gribas zināt, ja es tāds zinātkāri, nevis zinkārī, bet zinātkāri. Un vēl tu, kā tu to esi izdarījis, un kā tas notiek, un tad ir tas tāda interese, kā būtu, ja es tagad 3 diennaktis. Pilnīgi 1 vai 2, tā 1, 2 tam prātam, bet varētu pat aiziet uz 3, jā, kas tad būtu izmantot. Tu 11 izbaudīji, tev ir tāda pieredze, es tagad tāds knoķis ir, tev ir pieredze tik liela, man nav. Un man arī gribas, ja tā vēlme arī izbaudīt, kas ir notiek. Tas baudīt, to nevar nosaukt par baudīšanu. To Tumas istabas pieredze, tā ir pieredze, tā nav baudīšana, tu ej tur strādāt ar sevi. Tu baudi tikai tos mirkļus tad, kad tu esi pastrādājis ar sevi. Tas vieglums paliek, kad atnāk tā rema? Tev katru dienu ir, vai nu tu ar sevi savā galvā visu dienu atļaus viņam tur vandīties, kur viņš ir vandījies. Vai tev būs kaut kāds ritms, pēc kā tu vadīsies. Un tad pēc katra savas nostādītā, dienas ciklu, kaut kāda tēmas, piemēram, obligāti ir duša, ja? 1 reiz, 2 reiz, 3 reiz dienā pat. Tad ir vingrošana, tad ir elpošana, tad ir vēdera masāža. Visi šitās te lietas ir vienas dienas. Cik tu vari sevīm strādāt, cik tu esi gatavs strādāt ar sevīm tur iekšā tumsā. Un man ir no rīta pamožos, vans istab duša, un tad sāku savu vingrošanas to ciklu. Es nezinu, kāpēc mēs par manīm runājam. Tas ir tā jābūt. Aizmirmājās to, kad es būtu tikko pateicis to visu savējo, bet Mārtiņ, man bija tieši tāpatās duša. Tas pilnīgi prasījās automātiski, tā nepastāst, tas ieradums, ko jau es darīju. Vēdera masāža, skrāpēšana, bungošanas, līmpu taisīšana vaļā, viss bija elpošana. Visu, ko tu māki tagad? Jā, tas jau iet automātiski, man ir iestrādāts, jā. Tas man nepateica, bet tas tā notiekās, jo tu uzreiz atmodini to savu ķermeni. Un tas ir patīkami, un tad arī... Tu biji izmaiņas šodienas rīcībās? Tev nebija ne saules gaisma, ne mēnesis gaisma. Tev nebija dienas gaisma. Kā tu sevi savu ķermeni? Viņš jau man padotas klausa, jo es jau ar viņu darbojos. Te 100 kāju pacēlienu, tad augšā uz leju, tas mugurkaulu locīšanas uz sāniem uz to. Ne vieglāk, ne grūti. Un kā tev pirts? Ieģāja pirtī. Mēs iztaigājām teritoriju. Jā, kā tev apkārtena? Līdz pirtī, kā tev izteikti? Es jau biju sajūsmā par pastaigu apkārtnei, par bērziem, par šiem tādu tīrību, par pilniem ābeļu dārziem, par tādu bagātību un svētību. Un, protams, nogaršoju Antonovka ābols. Un visas šie vietas, kur ir uztaisītas tās meditācijas vietas un darbs tāds satīrīt ugunskuriem, malciņas sagādāts tāds tīrs, tas parks viss tāds tīrs. Un skatu tornītis, tāds gids izvadāja man pastāstīja. Jā, bet paša pirts, iedomājas, laukā pirts, apkārt vēji, kā saka, iekšā ir karsti, un kur ir pirts, un vēl ir lāviņa, kur var nopietni slotiņas sagatavots. Augu skrubīši pat sagatavots, un tam cilvēkam tu esi īpaši gaidīts. Tā sajūta pirmoreiz mūžā, es izbaudīju, ka es esmu gaidīta, un ka tas viss priekš manis, un tu vēl to vārdiem atkārtoji. Tas tā ļoti patīkami. Tas viss ir tev. Es gāju, prasīju un ņēmu, un tas ir man. Un kad es saku, kas tās rokās, ko tu tur liec? Tu saki zemes. Zemes spēks iesavienojas ar visām stihijām, enerģijām. Kad es tā kā vienā brīdī atvēru acis, kad ir tas augu, sažāvēti augu pulverītes tāds, jā, tā kā skrubīts, tas bija fenomens. Un tā augstā duša,
Pēc tam man atkal 3 reizes un ietīšanās un laukā un tās smukās slotiņas lāzdas ozoli. Un viņas ir tik daudz, ka viņas vajadzīgs un tas pats nobeigums, kas saliktā. Un kājām, pēdām. Un kad savienojās, kad tu jūti tajā pirts laikā, kas notiek ar cilvēku iekšā, garīgi astrāli un uzdod jautājumu un tev aiziet. Tas ir daudz, tas nav tikai, ka tu noperi, bet tas process. Ir pēdiens pats pēdējais tikai. Jā. Visas tas karstās tvaiki, kad tā būtu dziļumā iekšā. Un kā jau es saku, tas bija kāds 3 stundas, ja nebija, vismaz 3 stundas, tad es teikšu godīgi. Es jau arī tā teicu, ka man gribas vēl... Ko tu teici? Tu tur daudz runāji. Es teicu, ka man gribas vēl, nevis tā, to procesu, viens posms nobeidzās, pabaudīt viņu. Nobeidzās nākošais posms, pabaudīt vēl vairāk, bet arī 3 stundās, Tas notiek, tur arī 6 stundas var strādāt, ja gribas to baudu. Un laukā tajā zālē, kad man ietinu, un es ietinos iekšā, tajā zemes, tajā. Tas ir tik fēni, tādu, ka es redzēju to rasu, tās pērlītes, ka tā ir tā enerģija. Tā grūti vārdos to pateikt, bet tas process, tas nav viegls process, to katrs nevar izdarīt. Ir jāpārzina šitās lietas garīgās un viss tas, to. Un rokas un līmfi un viss tās kājas un tos punktus. Un tā kā viss tas smagums prom. Es ļoti sen sapņu mēdz piepildīties, un šis bija viens no maniem sapņiem. Wow. Viens no maniem sapņiem, sapņi mēdz piepildīties. Pārējie dzirdēji? Es nezināju, ka tas būs tu, kas to izdarīs. Es nezināju to, bet es ļoti sen rakstu to vision board, Un, tas jau nav tad tik sen, nemaz? 2 gadu vismaz atpakaļ, Man tas nav sen. Un es tik ļoti gribēju, es domāju, man vajag profesionālu masieru, kas man izmasē, nevis tikai, kad es masēju, un cilvēki ir sajūsmā, Un es tik ļoti, un es esmu aicinājis pie sevis un uz barteri vai par naudu. Nav tas, ko es dodu. Pie viņiem tagad nē? Nē, man patīk pie maniem nāk. Es esmu sieviete. Man ir mājas, man ir galds, kur es pats strādāju. Un es teicu, kā mans ķermenis noilgojies pēc kaut ko tādu īsta, patiesa, profesionāls. Vienalga, cik viņš maksā, man nav žēl šīs naudas, bet kaut ko tādu izbaudīt. Un tad tu man pajā vakarā, es saku, es nemaz neesmu pajautājis par šīm enerģijas apmaiņas cenām. Tu pasaki tādu cenu, es tā prāts. Tad, kad es aizgāju uz pirti, man atnāca 2 summas, kuras šī ir darba vērtība. Vai tu gribi, lai es nosaucu? Tad, lai paliek. Tā summa nestāv klāt, ko tu pateici. Es guļu tajā zālē, asaras birst un saprotu to vērtību, to laiku, ko tu iedod. Tās atnāca summa ar 2 nulēm. Bet es jau no 2 nulēm, Bet tur ir cipariņš skaists priekšā. Bet tas jau ir tas, kas mums tagad visiem ir jāsāk darīt. Un mēs jau arī to visu darām īstenībā ar vien vairāk un vairāk. Mēs laižam to dievišķo enerģiju caur sevi uz citiem. Līdz ko mēs paši dziedināmies, mēs varam palīdzēt citiem. Un tāpēc jau arī tā sanāk. Un ja vēl ir pareizie instrumenti, kā to enerģiju novadīt nākušajam cilvēkam, tas ir rezultāts tavs. Bet paklausies, tas, ko tu esi mācījies pareizi, tev ir labais īstais skolotājs, viedais bijis, kas iemācījis pareizi to darīt. Tur bija 1, 2, 3, 4. Līdz tu atnāc pie šī profesionālisma. 3 gadi un 4 skolotāji. Lūdzu. Un katrs iedod to savu odziņu. Un tu pieliksi savu praksi, bet savu es negribēju. Vēl 3. pēdējā gadā es negribēju nevienam neko darīt, ne pēt, ne dot neko. Bet tu nevari. Tev jau tas visums neļauj. Tikai tāpēc, ka es sev vēl nebiju kaut kur dabūjis vēl vaļā. Un tad jau viss nāk redz vaļā. Jo tās zināšanas, ko tu proti, ko tu vari, es iesaku jebkuram, gan vīrietim, gan sievietei, atrast šo iespēju caur tevi un to izbaudīt.
Ir pirtis, ir profesionāls, neko nesaka. Es esmu bijis citās pirtīs, pie manis pirtī nāk, ja? Bet tas, kas laukā dabā, es neesmu neko redzējis. Es neesmu tā redzējis un izbaudījis. Vienkārši elementāri, kurinās siltkrāsni, koki, plēves un ir karsti. Zemes tā enerģija, kad tu esi staigā ar pasakām, tad tas aug, viss. Vienkārši un elementāri, bet tā mīlestība, viss, kas notiek, kad to daram, tagad nāc, celies, ejam, baudi. To aizmirsu uguns elementi. Uguns jau bija krāsniņā, jau mums bija. Protams, jā. Tas jau ir, ka tu vēl rēdzini, ka viņi tev ir brākām sprāgā. Tas viss Stāstā ar dūmiem, viņi iešauj bet atpakaļ bija, dūmus. Bet mums taču bija, dūmi bija. Nu, tad iztulko. Kas tad notika tajā brīdī? Nu, tā kā dzīvē ir, kādreiz ar tādu dūmu tev sanāk un apdūmojies, bet... Nu, katrs ir, redz, nav jau vienīgais tavējais viedoklis, vienīgais manīgais viedoklis. Nu, jā. Vienkārši man tie, tā dūmi ienāca iekšā tikai tāpēc, ka mums bija tā, mēs tā kā sākam atvienoties, tu jau esi bija kaut kā dīvaini tajā brīdī, tas ok. Un tas ir vienkārši par atgādinājums būtu slēdzies, man jāslēdzās klāt ir, vai jābeidz domāt, man kaut kas tāds ir. Bet tu vienalga, tu ļāvies procesam. Viņi liek saprast, ka viņi ar tevi ir un man neļauj iziet ārā no tā savstarpējās mūsu enerģijas. Jo nav jau tā, ka tu man esi svešinieks, un arī man ir jāstrādā ar kaut kādām svešām domām no malas, un tad ir tas, kad dūmus atnāk tev pavēst, nē, es ar tās viss kārtībā. Vai es tā to varu tulkot, vai arī savādāk, bet ļaunprātīgi neviens tāds tev neparādīs neko, ne. Viņi tikai tev tā. Nu jā, jo es tiešām ļāvos procesam izbaudīt, reāli baudīt, ka es tur ne kā mums kāda radniecība nekas, īstam profesionāli, bet tā, ko es esmu gribējis. Padomā, kā tas var notikties šādā veidā, ka es to sapņoju, gribēju, vēlējusies. Nu, lūdzu. Bet es arī līdz galam tā nebija saprast, kā tu brauks, arī kuldīgā, ka bijām tāds. Bet nevienā brīdī sirdī nejūt, ka tu nebūtu braukus. Vienkārši mēs nezinājām, cikos mēs brauksim. Izdarīt darbi bija arī kuldīgā un tad varēja braukt. Tāda visu laiku pārliecība bija par to, ka tu esi gatava, un tā es arī visu līdz šim brīdim arī to jūtu. Ka... Jā, bet kā tev pašam, tomēr mammas tev esmu? Kā bija to darīt, to procesu un pieņemt pašam? Līdz pat šodien, vai līdz vakar, es teicu, ka tik līdz man ienāca tā sapratne, par ko būs tēma šodien, tad viss, tad jau, es jau mēģināju jau vakar slēgt to programmu iekšā, kad ir dodam cilvēkam to, ko viņam vajag caur sevi. Bet ne jau tā, ka es tur kaut ko pilnīgi vienkārši es slēgdos no tā, ka tu man esi kaut kas tajā... Nu, es teikšu godīgi, es nevienā brīdī nejūtu, ka tu būtu mans dēls, bet tu dari to profesionāli un to, ko tu... Kas notiek procesā, tu ļaujies tai plūsmai, tas man ļoti patikās, jā. Un tas tā, Tad, zin, jā, tas jau nebija pirmā, bet Silva pirmā. Un kā pirmā asa? Redzi, no turienes jau es guvu jau pieredzi par to, kā būs vēl kādi, ko es tik tuvu pazīstu. Un tā tuvība ir apmēram tāda pat, kā tev ir ar Silvas. Jeb ar kuru ģimenes locekli, tā ir vienāda krāsas enerģija, man liekas. Nē, katrai savu, bet, jā, kā radniecības jāsīdz. Jo es jau viņu atpazinu. Man nebija kaut kādas jaunas, un tad bija vieglāk, jā, tāpēc. Kā ir vieglāk? Bet tev pašam tagad ir salīdzinoši, māsa bija, tagad mamma, un ir sveši cilvēki, jā? Kā ir darīt to procesu? Svešiem ir grūtāk. Jo viņas nepazīst. Nu? Tu nezini, cik dziļi tu vari līst. Jo, es jau pats arī vēl kaut ko sevī laboju līdz ar to, ka šīs notiek, bet strādā tik un tā, viss notiek, es strādāju, es lienu iekšā, es skatos cik viņš pats var tālu tikt līdzā un ielīst sevī, un tad
Vēl jau ir tie pirmie mazie solīši tikai, un mēs visu to tā kā lēnā garā tikai apgūst. Zini, kas man ļoti patīk? Ar lieliem tādiem soļiem. Tu savā zemē esi bagāti savienojies ar savu zemi un labklājības, ka tie vārdi nāk atkārtot, un tas tik forši. Un man bija tāds smaidiņš, jo es arī strādāju šādi ar cilvēkiem, un es saku, šis ir ūdensviļu laikmets ar to, ko tu ar savu muti apliecinās, un izteiks ārā, tā tas būs, notiksies. Un cilvēks nemāk, nezinu, es arī saku priekšā, tu man tā patīk klausīties, ko tu saki, jo tā vīrieša balss, tas tik patīkam, to baudīt, un es zinu, ka jāatkārto, ja? Cik reiz tu pateici, runā vēl? tas ir tas pats, ko es, ja? Un, jo tu zini, ka tad ir rezultāts, ka tu to dari, ka tu ieliec, ka tu savienojies, ja? Un ka tu apzināti, ja? Tātad skaņa, vārdi un enerģija, un vēl tu tēlu redzi, ja? Kā tas viss process notiek. Tas nav tik vienkārši, tas ir tā. Tas ir komplekss, ja? Tā kā 3 vienā es varētu teikt, ja vairāk. Bet tas man patikās, ja, un vēl tie labie vārdi komplimenti, kā tu tā sievietēs, nevis kā māte, bet kā sieviete, ja, nu paskaties, tu, tas bija tāds, wow. Ja, redz tikai 2 profesionāli, ja, man masāžas un tev pirts lietas ir, ja, bet es arī sāku ar pirtu, un tad es aizgāju, man bija kopā pirts un masāžas sākumā, jā. Viņš iznāk, un tagad arī masāžās, kad es Anglijā to daru, es daudz elementus no pirts paņemu. Jo tajā īsajā laikā, uz cik viņi man ir atnācis, man ir jāpaspēj. Gan emocionāli, gan garīgi, gan fiziski viņi atbrīvot no tādām, un lai viņi aiziet sajūsmināt, ne tikai apmierināt klientu, bet sajūsmināt. Man ir tāda laktiņa drusciņa augstāk. Kad viņiem ir labi, tas nozīmē uz ceļu būs labi, viņi neizraisīs avārijas, nedusmosies savā mašīnā. Tad, kad viņi aiziet mājās, viņi ir brīnišķīgi, tad enerģija aiziet tālāk, kāpēc es to daru, kāds man darba vērtības, domāju, ko es daru labu savā darbā, kā tas izpaužās tālāk. Un tad man atnāca šī informācija. Tad viņiem ir labi, tālāk mašīnā, uz ceļa, kāda viņi ir jau daudz maz, kad ir iekšā stāv, tad mājās, tad darba kolektīvā, un viņi jūt. Un tad es domāju, tad es daru labu darbu, un ne tikai viņam tajā procesā, bet ka viņi aiziet tālāk. To, ko tu šodien izdari ar mani, es labi jūtos ar tevi, ar procesu, un tas aiziet tālāk. Un tagad es to stāstu dalos, un jebkurā gadījumā es tālāk to saku. Un tas nav tik vienkārši, ka tu izdari šodien šīs stundas, viņš aiziet tālāk. Ja? Tu jūt tagad enerģiju, ja, kas aiziet. Un tas ir tāds lielāks jau kosmiskā plānā, visam plānā jau aiziet. Es esmu laimīga, I am happy. Ar ko tu sāki vispār savus atvēršanas laiks, kad tas bija, kurš gads? Tas bija diezgan 30, 31, 2, 3, jau kaut kur sākās apzinātā iet, un pirmais man arī bija, ka bija no Zviedrijas atbraukusi viena speciāliste, masāža, taktīlā masāža, ko es sāku taktīlā, tas ir tādiem nervu slimniekiem, jā, taktīlā masāža vienkārši maigi, lēni, ar mīlestību, pieglaustīt, lai gan man viss ātri, jā, redzi, visums jau zina, ko man vajag, jā, lēni. Un no Zviedrijas, un mani uzaicināja kalnietis, psihoterapeits, un pie viņa strādāja tāda Aija Cēlma. Aija, jā. Un es strādāju tajā laikā pastā. Un viņiem vajadzēja cilvēku, kas atnāk, kam gribās. Es neko nemeklēju, mani sameklēju. Uzaicināju, saka, jā, man vienmēr viss, kas interesē. Un tā aizgāja. Un tad aizgāja. Tāds izbrīnīts. Tas bija pirmais ceļš, kas sākās tā iet. Un tad arī, ka viņi paņēma, un viņi arī lūdza, lai es pēc tam viņus izmasēju. Tās bija pārsteigums, un tad bija no Rīgas, mums bija viena cita speciāls, ka es gāju cita veida masāžas mācījos, un tā man aizgāja šis ceļš pieskārien. Jo man ļoti patīk, ka man apskaujas un mīļo. Un tad tas, kas man pašai patīk, es daru otram. Tā kā man patīk, es daru otram. Un nāk pie manis tādi cilvēki, ka man tas patīk. Un tā mēs sev aizmirstam. Nu, un tāpēc es šodien izbaudīju visiem 100. Sev nesamīļo, gaidu no citu, vēl iet cits mīļo. Jau es esmu iemācījies arī sev apskaut, samīļot, lietoju savas rokas arī priekš sevs un runāju. Tas bija ceļš. Patīk, ka viņam pieskājas. Ar savām rokām. Arī. Jā, ja tev nav apkārt, kas apskauj, nav kam paprasīt, tev taču ir rociņas. Samīļo. Paņem lācīti blakus, samīļo. Jā.
Ja rokas ir dots daudzām lietām. Manī bija jāatrod, jāsamīļo tā sieviešu daļa, kur es biju nospiedis sevi. Es domāju, ka tev ir kaut kas cits jāsamīļo, ko tu esi tā kā likusi viņam darīt to, ko viņam tā kā jau būtu tev daudz jāatlīdzina par. Saprotu, tu savam vīrietim tik daudz devis darīt, ka tagad paņem viņu samīļo pat. No, Jā, tas negaidi no viņa. Saprotu, cik tā divas daļas viņu un jāņē, un tad tev sieviešu daļa, protams, lielāka ir. Bet man bija otrādi. Kā, Vīrišķā daļa vairāk, labā puse man bija stiprāka, un sievišķā daļa bija kaut kur aizgājusi, un vienmēr es eju bez tās sievišķās daļas, jā. Un, kad es to ieraudzīju, es taču šādi tad pārbaudu sevi, jā. Ilgi nebija par to pieskārusies, paskatījusies, kā tad man ir tas līdzsvars enerģija. Un šodien es ieraugu, kas tad, te ir vasariņas birst, kas es atstāju sevi novārtā. Tagad tu man teici, ko, izvēlējies dārzu, jā? Nevis būt sievieti, tas bija super. Tāpēc, ka tas vīrietis bija taču fiziski jārok, jāstrādā, un tas vīrišķā daļa tā kā visur, tas līdzsvars atkal. Un tā ir tā smalkā nianses tā, jā? Paskatīties, ka tu saproti. Un nemaz nav tik atšķirīgi tev tie svari. Saprot, tev nav tā, ka tu esi aizgājusi vienkārši prom. Tik traki nav. Tev ir vēl... Diezgan normāli, tāpēc arī nepamantos. Tu vēl paspēt. Es vēl paspēt. Atgriezties un strādāt. Ne, tas ir jāpaskatās, jā, lai būtu tas līdzsvars, ne tikai sievišķā, vīrišķā, bet arī tas mazais bērniņš, ja tas trīsstūrīts, jā. Viņi jāņem, protams, lai līdzsvarā, un tad vēl, lai tas kakla centriņš strādājas. 19. Kas ir dzimuši, tiem baigi labi. Kāpēc tu tās? 1 un 9, nu. Nu, bet toties viņiem ir dzimtas vīriešu dzimtas spēks nāk līdz. Un ja viņi devinieki pareizi neizlieto garīgā jomā, tas devinieks ir... Tas cilvēks ir, jā. Viņiem tās savas zināšanas ir ļoti jāizmanto. Viņi nedrīkst to turēt vairāk. Tad viņiem tas ieslēdzās mīnus. Ja jau mani cipari liek man uz ceļiem, vēr durvis vaļā visiem. Tas jau to lepnumu un ego lauž. Ar to arī man nācās pieskarties šoreiz beidzot. Un tas, ko es iedodu, tas, ko es redzu, tas, ko es jūtu, bet ir vēl tas, ko es dzirdu. Un kurš to dzird? Un tad, kad dzird tas, kam patīk, jā, es to izdarīju. Jā, uzklicīšu. Ko tad mēs šonedēļ akla varam neko nedarīt, jā, vai palaisties. Vai saldējumu, jā, vai vienalga ejam uz veikalu, kā vienmēr. Un tad tāds, nē. Neatceries, kas kā ko darīja, kam tas ir domāts, kā tas strādā. Mēs taču bijām tikko 10 dienas, ar kādiem runājām, to gribu apakaļ. Es viņam šitā... Ir ļoti viegli. Tiekšē ir dialogi, ka tu viņus atpazīst, ka tu runājies un tiec galā, vai ne? Oh. Jā, jo man ir jau instrumenti tagad, ar ko strādāt ar viņu. Tā kā stāsts ir, kuru vilku tu baro? Kuru vilku tu baro, tas uzvar. Jā. Bet kā tu nonāci līdz tām apzinātai pareizai pārtikai vai kaut tam līdzīgi, ka tu eji šo asketisko ceļu arī šī jomā? Visiem jau vajadzētu īstenībā to miroņu enerģiju neēst, nāves enerģiju nenes sevi iekšā, jo, ja mēs paņemam un paskatāmies, jebkuram ir priekšmetam, jebkuram lietai, dzērienam, vienalga, kam ir savu enerģiju. Protams, ka mēs viņu neredzam ar tādu acis, kur tu biji karot. Bet viņai ir savu enerģiju. Kad viņi apēdīs, ko tev vēderā izdarīs? Un tad, tā ēdienā ir sasmalcināts tik smalki, ka tu vari apēst viņu, un tad tu dzīvo ar tādu iekšā. Nemaz nezinu, ka nevar dabūt ārā. Mazīm parazītiņiem, ja? Tie vairs nav parazīti, vienkārši ir metāli, kas tev apaug, sarūsē iekšā un tad veidojas slimības, vēži. Un līdz ar to, kad tāda apziņa atnāk, tad arī skaties uz to gaļu. Kā tu viņu dabū vispār vēderā,
Ko tu šķobies? Visi esam ēduši gaļu. Jā, nezinādam. Es vēl pusgadu uz tartaru vienkārši sēdēju. Nu, nevis vienkārši sēdēju, bet ņēmu un dienā viņi man ļoti garšoja, un es pats taisīju, es priecājos un izvēlējos arī to labākos cilvēks, kas viņu taisa un piegādā. Un tad, jā, tad sapratu to, ka tik un tā tas viss tu nogalina. Un tas viss tā baile, visa tā zemā vibrācija enerģija paliek tajā gaļā asinīs, ko tu dabūsi vēderā. Un tiklīdz man jau bija kaut kāda arī retrīti un vispārējais galā, un tad jau vienreiz iztīri vēderu, otrreiz iztīri vēderu, un to tā apziņu tagad tā kā sametīs. Nu, tas pats ir ar cukuru, nav tikai gaļa, Cukuru milts, jā. Milti man bija bet arī kā bija, es sāku ēst tikai un vienīgi gaļu un milti pazuda. Tā kā es mokāpu pa trepēm, lai ļoti saudzīgā veidā pret savu ķermeni. Nevis, es iedomājos, tagad ēdīšu pupas. Man liekas, ka tas nenotiek. Nu, tad jāiet ir, cik daudz atpakaļ, un tad, kur es sāku ar to, kā es sev sāku dzirdēt, vai tā, bet nav runa pa mani šodien. Nē, tas mums par mums abiem. Šis ir tas ceļš, kad es varu priecāties ar saviem bērniem, un šī atbildības sajūta. Kas ir bijis trakākais, ko tu esi izdarījusi? Kādā ziņā? Nu, teiksim, savos līdz 30. Pagaid nāk ballīts, vien tāds bass ballīts. Nu, labi, ballīts, bet vienreiz bija tāda ballīta. Ne par to, kad es pirmo reizi pamēģināju plīts kanģi iedzert, es domāju, kas notikās. Šitie vispār aizslēdzās, es domāju, kā viss var atļauties, nu man arī gribējās tajā kompānijā. Jā. Bet tās bija vienās mājās, kaut kā mēs pēc balles aizgājām, un es domāju, kas tas priekš man bija traki, jā. Jā. Un es pat paliku tais mājās, es neaizbraucu pie, kur Vilgāli, kur Basi, jā. Tajā ģimenītē palika man tā kā meita, tur tā uzņēmies, viņiem patiku. Aha. Un es domāju, man jau to nevar stāstīt, ka es tā kaut ko pamēģināju. Kaut ko tādu pamēģināju, bet tas bija tāds uguns pilnīgi. Bet tas tik ātri, es domāju, ne, tas nav mans ceļš. Tā vien mutī tagad? Nu, it kā vairāk tā kā glāzi. Padzēri, jā? Tā kā glāzi tāda varētu teikt. Un ko visu mūžu neesi dzērus, tā kā? Nu, kaut kādu vīnu vai šampani, bet arī vairs neprasās. Nu, neprasās tādas lietas. Kad bija pēdējais, kad tu vispār galvā? Es neatceros. Oi, forši. To nu gan es neatceros. Forši. Neprasās, jā. Jā. Es jau atrastu tāpatās. Katra pīle tev izjauc enerģijas plūsmu tā visā apkārt. Un uzreiz uz galvu. Ja es saprotu, ka aiziet uz galvu, tad tas nav mans. Pilnībā. Viņu sauc angliski spirit. Spirit, jā, dvēseli. Spirit, dvēseli, jā. Nu, kā tu vari... Bojāt sevi, ne? Vai galinam mums vajag. Tu tāpat saki, tā kā es saku, tagad cilvēki ietai mežā strādā, pastrādājuši, viņiem sāp muguru, neatpūšās, naudas vajag un tā tālāk. Un pēc tam viņi iet uz masāžām un samaksā to pašu naudu. Un atkal uz mežu. Es domāju, kur tas aburtais loks? Mežā vairāk maksā nekā tu vari masāžā notērēt. Nu, labi, bet iedomājies, kur tas aburtais loks, kā mēs nemākam savu darbu arī atpūsties vai kā notiekās. Kā izdaram pāri. Tā jau es pat par sevi arī tāpat domājos. Jā. Tikai šī ceļā ejot pie tādas gudrības tiekam, darot, redzot, mēģinot, uzzinot, satiekoties. Tu varētu mums izstāstīt īsumā, piemēram, no tās reizes, kad tu sāk to lēno masāžu tiem pansionāta iemītniekiem. Cik tu vari īsi un cik ātri tu vari izstāstīt, kādās, kur tu praksēs esi bijusi, ka tu esi tā kā... Pansionātais neesmu bijusi, tikai tādiem cilvēkiem. Tas cilvēks, jā, kas ir, nu, tad nervozāk trīcās rokas. Kur tu biji pēc tam? Tas bija Tilskursi. Kas ir tavs ceļš? No, jā, tas man bija nākušās, man bija tās klasiskā masāža, kur brauc no Rīgas, ja mums pasniedz. Tas bija tāds organizēts sociālo kaut kādu dienestu, kur ir pieauguši izglītības, viss, kas organizē. Kuldīgi. Jā, ļoti daudz, ļoti sociālie kursi, Rīga. Kas Rīgā? Rīga dziednieku skola, kas notiekās tā, tad ir numeroloģija. Tagad gan es nezinu, vai tāda mēs ir. Dziednieku skola, numeroloģija, astroloģija, kas meklē savu ceļu, kas tad man ir jādara, kā tie man talāni. Jā, bet tur es uzzināju caur astroloģiju. Ko? Kāda man talants, kas man jādara.
Kur ir tie talanti? Man ir roku darbs. Un jā. Masāžu to mēs tev varēja pateikt jau bērnībā bez man neviens to nepateica. Vecāki man to nepateica. Jā, un tad interesanti, kad mums bija tie jāsameklē caur tām zināšanām, kādu un cik iznāk. Nē, man ļoti interesanti, ka 3 talanti man ir, ka es varu darīt 3 dažādas darbus. Un tas man bija pārsteigums, es palēju kā pele. Tad jau es tikai mācījos, un es tā man atnāk. Un es skatos uz tiem tā kā augstākiem cilvēkiem, kas ir atnākuši mācīties, tur bija dakteri un tā tālāk, es jau nebija viena, jā. Es jau biju darbinieks aizgājis mācīties, jā, bet tur jau bija dakteri un tāda grupiņa. Wow. Bet, manā apziņā. Un tagad man iznāk 3 un citiem 1, citiem 2. Un es uz viņiem skatos. Man 3, un es neko vēl no tā visu 3 neesmu vēl darba dzīvē darījusi. Jā. Un tad es tikai sapratu, ka es varu būt gan skolotājs, gan terapeits, gan pasniedzējs, un ka man ir šie talanti. Kāpēc tagad man ir grupas, jā, kāpēc es vadu, kāpēc esmu līderis. Tu tiec līdz tām grupām, ko nākošo pēc pēc tam man bija zemesardzes darbs. Nē, man darba neinteresē. Tas tā arī ir, bet tad bija pārceļošanas jau uz Angliju. Jā, pēc ilgs gads, man darba vieta vienīgā pasts. Tas ir papildus darbs zemesardzē apvienot. Bet, tas apgaismības apgaismības ceļš visu laiku nav pārtrūcis, kā kaut kas sāk trīs. Jā, bet kur tu apstājies? Tu apstājies pie tā, ka tev bija pēc dziednieku skolas es sāku individuālo darbu atvērt, gan masāžas, gan konsultācijas Latvijā, un strādāju vēl zemesardzi un pastā. Tad ir, kur bija 3. Jā. Fiziski, un arī 3, ko tu tagad varētu tagad darīt. Jā, beidzot, kad tu saproti, kā tas bija domāts. Jā, visam iziet cauri. Jā. Apdedzināties šķiršanām un raudāšanām. Dzīves tajai pieredzē. Jā. Ļoti labi tevi bijusi pamācoša. To citā video kādreiz. Šoreiz tam nav mēs varam šeit. Tā ir viss, mēs nospalcījām viņu viņi tur ir. Jā, par katru grāmatu uzrakstīt. Tāpēc, ka tu tam visam reku ir tā tavu pieredze, visi 66. Nē, man nemaz nav, man tik 16 ir, tik daudz vēl nav. 16. 15. Sweet 16, jā. Es tev gribēju pateikt kaut ko, jā. Bet to es tev pateikšu, kā zem, kam pēc. Un kas tagad ir? Ko tu tagad dari? Kas tev tagad ir apkārt? Kā tev tagad ir ikdiena? Tev taču nav vairāk, ne zemesardze, ne pasts vairāk. Nē, tagad man ir tā interneta tāda kalpošanas, varētu teikt, masāža man individuāli, tad ir konsultācijas caur internetu un grupu vadīšana. Kādu veidu konsultācijas tu dod? Tas ir vairāk tāds psiholoģiskās ģimenes attiecības. Tas nav noteikts viens lauciņš. Es vienkārši sajūtu. Un viss notiek plūsmā vadībā. Varētu teikt, tas būtu visuma dziedināšana, visuma tāds terapeits, ka tu sajūti, dzirdi, uzdod jautājumus, notiek, un tu atkārto, padod, izdod. Un to vietu aizņem. Tā kā mēs strādājam to iekšējo pasauli. Jā, un tāda tagad jau ir tā internetā, kā jau tagad mūsdienās notiek, tā arī tu dari, ja? Tādā veidā sev pasniedz. Caur Zoom, jā, caur Telegrams, tas pieslēgšanas tādā veidā, jā. Ir vieglāk kādam vienalga no kurienes. Tu vari pazvanīt, pieteikties. Super. Man prieks. Un pati arī turpina vēl mācīties, tāpēc es apgūstu laivu, kā iet laivā, es mācījos tagad kursu, bija 8 pērlīties visu laiku. Pareizi, šis viss taču jāgūst arī. Jo tā ir tā drosme uzzināt, iziet, runāties, arī paši ieliek video Facebookā, bet nevienmēr tagad Instagramā. Man tie sociālie tīkli, viņi ir vajadzīgi tādā veidā kontaktēties tam līdzīgi, bet man patīk tajā dzīvajā satikties vairāk. Jā, un tā kā viņi plūst. Kādi cilvēki tev ieplūst tavā straumē, jā? Kādu tu satiksi tagad? Man nav jāsums, es pilnīgi nezinu, man ir vienā virzienā biļeti un viss atpakaļ ceļā. Un man tā vienkārši šodien beidz to pirkt un tas gandarījums atnāk par sevi. Bet arī tas nav nekur tālāk par to ego apbalvojumu. Un tad viss tādu kopā, maucam vienkārši, varam, darām. Šis tev jādara. Nē. Kad tu sajūti, jā, bet tas ir... Es nedomāju, es domāju, ka šajā vietā
Nu, ne šajā vietā, bet vispār kā darbs. Tagad mēs beidzam ar sezonu beigusies tagad ar tevi. Tad jūs vēl laimīgā paspēja. Jā. Jo, jā. Sezona ciet. Uz ziemu te nav sataisīta vēl ūdens sistēma, lai varētu pa ziemu te būt un sildīties. Tāpēc arī pa ziemu mēs taisīsim ciet. Vērsimies vaļā, protams. Tumsas istaba vai arī pirts? Abi. Abi, jā. Abi. Jā. Nu, pirti pēc tam atvedīs, noliks kaut kādu mājiņu jau gatavu. Un ar tiem visām tām meditācijas vietām tev? Nē, tas viss paliek. Nu, Ziemā arī? Tas paliek. Nu, kas ir lielāks par to, ko nevar nojaukt. Jā. Tas arī izbaudāms. Te var braukt klases, te var būt jubilejas, te var braukt cilvēki, grupas, ģimenes, te ir to vērts. Jā. Bet nav jau ekskursija te. Ne, ekskursijā tas ir tāds citādāks. Tur var process, kas vada. Retrīts te var vadīt un viss pārējais tas vadīšu. Jā. Labi. Super. No, ko man prieks, Inta, ka tu atbrauc, kad es tev varēju atvest. Ļoti labi, paldies. Nu. Jā, es ar tevi pateicos par sarunu, par to. Tās atvads tādas. Dzīvojam patīk tālāk. Tā kā iesākam, tā arī varam pabeigt. Vienkārši daram tālāk to, kas jāiet, mēs varam iet. Es tiešām pateicos. Un viss. Paldies tev arī. Uz 9.